Bērnībā ļoti daudz nodarbojos ar mopēdiem, ar motocikliem. No 15 gadiem sāku strādāt pie tēva auto virsbūves remonta darbnīcā. Pirmie mani mēģinājumi, protams, strādāt ar metālu un atjaunot auto virsbūves formu. Tas bija kaut kāds neparasts darbs un, protams, man nekas nesanāca no pirmas reizes, no otras reizes. Ja. Es mācījos, mēģināju un pēc tam jau pēc kaut kādiem tur gadiem, tad es jau biju profesionāls virsbūves atjaunošanā. Ir ļoti smags, jūļi darbs un viņu nenovērtē neviens. Un kaut kāda brīdi apvienojot manu hobiju moto ar manu profesiju virsbūves remonts, atnāca tāda vēlme un ideja veidot mākslas priekšmetus, mākslas objektus no automoto detaļām. Laikam, kad man bija 27, varbūt 28 gadi, es pamēģināju izveidot savu pirmo skulptūru. Es esmu dzimis vērša gada, ja es sevi jūtu iekšā sevi kā vērsis, ja, un tāpēc es izvēlējos to pirmo skulptūru izveidot tieši vērsi, ja, jo tas it kā mans raksturs, ja, kad redzi mērķi un jāiet sava mērķi līdz galam, ja, un jātic sev un jārealizēja savā mākslā. Es stāstu par dzīves algoritmiem, stāstu arī par savu dzīvību, ko es redzu tā dzīvība, ja, ko jūtu, ko gribu satikties, ar ko negribu satikties. Ja, tas reāli mans dzīvības pārdzīvojums, kaut kā manas emocijas, ja, un tās emocijas es veidoju tāda metāla māksla. Māksla ir kā bērns, tu nevari visu laiku viņu turēt blakus. Bērnam jāiet un jāveido savu dzīvību, jā, tāpēc arī mākslai jāiet tālāk, jā. Tāpēc viņa nav tikai priekš manis, viņa ir priekš visiem. Tāpēc katru eksponātu varu sev atļaut atlaist. Protams, mūsu ambasadora, tas ir mana sieva, mīlestības stāsts ļoti sen kopā. Arī visa māksla ir radošies pateicībā Alīnai. Tas ir mūsu dzīvība kopā ļoti sen, jā, un arī šitie mākslas eksponāti ir veidoti varbūt priekš kaut kādiem fotosesijiem, un arī mēs, protams, Alīnu izmantojam kā ambasadoru, kā labai reklāmai, un tas arī iedvesmo tālāk un tālāk veidot kaut kādu jaunu mākslu, jo ir interesanti kopā, kā mani attīsta Alīna, attīsta manu mākslu, jā, un viņa arī interesanti būt daļai šajā mūsu lielā projekta. Mākslinieks varbūt ir cilvēki, kuri meklē, tad es esmu tas cilvēks, ja es esmu mākslinieks, tad es varu varbūt kā sevi raksturēt, kā es cilvēks, kurš meklē kaut kādu atbildi, ja? Kas mēs esam, ja? Kas būs pēc nāves, kas ir cilvēka dvēselē. Interesanti iepazīt cilvēku, iepazīt cilvēka emocijas, skatos uz dažādiem emocijām, mūsu emocijām, ja? Un kā mūsu emocijas mums visus cilvēkus regulē. Kaut kādā brīdī es domāju, zināt, ka visi cilvēki ir dažādi, bet pēc tam es sapratu, ka uz cilvēkiem vieni un tādi paši algoritmi strādāja. Mēs varbūt izterējam kaut kādu vienu eksponātu, bet tas nav kā vienu dienu strādāju ar viņu, bet man vajadzēja 8 mēneši. Ja? Bet tagad jau ar tādu lielu pieredzi, ja, es jau veidoju ātrāk, man jau ticība sev, kā man viss sanāks, ja, es zinu, ka sanāks, un tad kaut kādi lielākie eksponāti, man vajag varbūt 2 mēneši, ja, bet mazākie eksponāti, tur 3 dienas, nedēļa, atkarībā no lieluma. Tā, principā nedēļa, 2 mēneši, atkarībā no izmēra. Un es varu strādāt 4 dienas pēc kārtas, ja, bet pēc tam man drusku jāatpušas no tāda brutāla darba, jo tur, tā fiziski izterē sevi, lai izveidot kaut kādu tādu
metāla manšos eksponātu, jo ļoti daudz neterība, ļoti daudz tur dūmeņu un acis no metināšanas iekartas var bojāties un jāatpušas no tā darba, un tad pēc tam atkal es varu uzsākt kaut kādu vienu eksponātu, un es paralēli veidoju vēl kaut kādu, jo man kaut kā patīk pārslēgties no vienas uz otru, jo kamēr es meklēju detaļas vienam eksponātam, es redzu, ka man noliktava ir kaut kādas detaļas, kuras es varu izmantot citā formā. Un tad es varu arī pārslēgties uz otru, un tad veidoju vēl kaut kādu formu otram objektam. Un kamēr es veidoju otram objektam, var atnākt cilvēki, kuri atdot vai piezvana, vai uzaicina, atbrauc, paņem kaut kādas detaļas vēl tur jaunai mākslai. Un tajā brīdī, kad bija pauze, manā dzīvībā atnāca vēl kaut kādas detaļas, un tad es redzu, šitā pauze man bija vajadzīga, lai detaļas tiktu pie manis, un es varu izmantot tajā tālāk, ja. Ir svarīgas tas pauzes, ir svarīgas pēc iedvesmes, ir svarīgas pēc materiāliem, jā, lai viņi tiktu pie manis. Un man pašam patīk uzreiz tur 3-5 objektus veidot. Man kaut kā tā pārslēgšana no vienas pozīcijas uz otru ļoti patīk. Ja es visu laiku strādāšu darbnīcā, es laikam nesajūtīšu to kaut kādu, iedvesmu, jā, man apniks. Man patīk veidot, ko es jūtu. Es neskatos uz kaut kādiem dažādiem māksliniekiem. Gribas un es veidoju, reāli tā. Nav nekādas izglītības, formulas, kā ko veidot, es visu veidoju uz savu sajūtu. Es ņēmu to informāciju, kura man patīk un kura man ir svarīga. Pēc tās prakses es varu izvēlēties priekš sevis, ko es tieši gribu un kā veidot gribu, ko veidot gribu. Būt māksliniekam, jā, un būt vēl biznesmenam, būt vēl, art kolektoram kaut kādam, jā. Ļoti grūti, jā, tāpēc es arī šeit esmu varbūt Rīgā, tāpēc, ka es gribu satikt cilvēkus, kurie novērtēs manu mākslu un redzēs kaut kādu ceļu tālāk, kā iet pasaulē ar tādu mākslu tālāk, jā, un realizēt kaut kādu tur lielāku mērķi kā mākslinieks.